Ir 5. jūnijas 2011. gads, manas sievas dzimšanas diena. Esmu uplējās savās lauku mājās, izeju laukā, skatos starp baltiem mākoņiem debesīs pazīstamas miglas trases, kādas esmu redzējis internetā, lasot par tēmu ķīmiskās trases, ķimičskī trasa vai chemtrails. To katrs var apskatīties pats. YouTube ir ļoti daudz materiālu, gan video, gan safotografēt, līdzīgi kā es esmu safotografējis. Man, diemžēl, bija tikai telefons, ar kuru safotografēt, tā kā kvalitāte nav pārāk laba. Šīs pēdas debesīs atstāja speciālas lidmašīnas, un šīs astes neizdziest, kā viņas izdziest parastajām lidmašīnām pasažieru, bet pamazām izplešas, pārvēršas tādos kā mākoņos, kas aizpilda telpu starp dabiskajiem mākoņiem, pamazām kļūst tādā svina pelēkā krāsā, caur ko knapi izlaužas saule. Skats ir diezgan spocīgs. Reāli tiek izmainīts kaut kādā veidā klimats. Ķīmiskās trases ir pētītas, un vielu sastāvā ir dažādi bioloģiskie komponenti. Var sakot, vielas, kas atstāja negatīvu iespaidu uz cilvēku veselību. Šīs vielas izsaucot cilvēkos apātiju. Zinot, ka tuvojas 8. jūnijas, atkal paredzēta kaut kāda akcija, kas, protams, tiek plānota globāli. Mūsu reģionā saucās par Maipuķīšu revolūciju. Rodas pamatotas aizdomas, kāpēc būtu jāizsmidzina šī viela, kas jau tā apātiskos latviešus padarītu vēl apātiskākus. Ja nav konkrēts atbildi, kas šīs ir par trasēm tieši virs manas galvas, ja es šādu atbildi nevaru saņemt līdzīgi citiem, to nav saņēmuši ne Kanādā, ne Amerikā, ne Krievijā, no attiecīgajām struktūrām, kas šīs lidmašīnas darbina un lidina pār mūsu galvām, tad varu tikai domāt, ka tas ir kaut kāds drošības noslēpums, lai iedarbotos tā, lai cilvēki nedumpotos, lai cilvēki būtu rāmi, apatizēti vēl vairāk nekā mēs esam apatizēti. Ļoti daudz jautājumu rodas. Es domāju, skatieties paši, paviriniet internetu, papētiet, palasiet kaut kas ar mums notiek ne tikai uz zemes, bet jau arī no debesīm.